Persijas līča valstis sāk karu pret radikalizāciju. Miera padome ir atklājusi drošības sistēmas aprises, kas paredzētas pārejas periodam Gazas joslā. Starptautiskie stabilizācijas spēki pakāpeniski tiks izvietoti kopā ar Gazas pārvaldes Nacionālo komiteju. Tās uzdevums ir uzraudzīt jaunās Palestīnas policijas spēku apmācību un atbalstīt teroristisko organizāciju atbruņošanu uz vietas. Daudzas valstis reģionā atzinīgi vērtē šo iniciatīvu, uzskatot to par cerības zīmi uz labāku nākotni Gazā, visā tuvajos austrumos un Persijas līča reģionā. Gadu gaitā arvien vairāk valstu ir ieviesušas pasākumus, lai cīnītos pret radikalizāciju, izveidojot rehabilitācijas centrus, kuros tiek veicināts mērenais islāms, un pastiprinot kontroli pār reliģisko diskursu. Saūdārābijā ir izveidoti vairāki centri, tostarp Mohameds bin Najefs centrs un Etidāla centrs, lai visā pasaulē cīnītos pret ekstrēmistu propagandu tiešsaistē. Apvienotajos Arābu Emirātos tika izveidots Hidāja centrs, lai novērstu vardarbīgu ekstrēmismu, kā arī Savab centrs, kas cīnās pret tādu grupējumu kā Daesh izplatītajiem vēstījumiem tiešsaistē. Taču deradikalizācija notiek arī caur izglītību un kultūru. Rijāda un Abu Dabija veicina mērenu atvērtu islāmu. Abas valstis ir pārskatījušas mācību grāmatas un reformējušas skolu mācību programmas, lai izslēgtu saturu, kas veicina neiecietību.